Esiet sveicināti, draugi, draudzenes, vīrieši, sievietes, lieli, mazi, jauni, pieredzējuši, pilnīgi visi. Liels prieks ir atgriezties šajā vlogu sērijā, kas top sadarbībā ar biedrību Ogle un mūsu brīnišķīgu atbalstītāju Narvesen. Un arī šajā gadā, šajā mēnesī mēs vairāk runāsim par visiem tik saprotamu tēmu, tik saprotamu lietu, par ko ikdienā mēs īsti pat atkal nerunājam, neaizdomājamies, šeit tad nepievēršam arī uzmanību, bet par to, vai un kā emocijas šķiro vai nešķiro dzimumu. Un lielākoties mēs runāsim par vīriešu mentālo veselību, kas daudziem droši vien, ka ir tāds jau žargonu valodā runājot, jājam zirdziņš, mēs tik runājam, bet biedrība Ogle, Narvesen un arī citas daudzas biedrības un kustības joprojām par to runā viena iemesla pēc. Kopš seniem laikiem vīriešiem ir uzlikts šis te maskulīnais tēls, alfa tēviņa simbols, ka mazi puikas neraud un arī lieli puikas nav tiesīgi raudāt, izrādīt emocijas, nav tiesīgi būt vāji, jo tas nav īsts vīrietis. Par to arī turpmākajos 6 vlogos šeit kopā ar dažādiem maniem viesiem, kur ar lielāko prieku ir piekrituši un atsaukušies dalīties savā pieredzē un nestāstīt tikai to, ko jūs gribat dzirdēt, bet tiešām stāstīt sevi īstu, stāstīt par sevi visu tā, kā ir. Man tiešām ir liels prieks, ka pirmais mans viesis šajā te vlogu sērijā ir man ļoti labi zināms, vairāk nekā 20 gadus zināms, no mazā spēlētāja līdz Latvijas hokeja valstsvienības vīriešu izlases ilgadēja kapteiņa lomai, kurš pagājušo gadā paziņoja, ka beidzot, te es nesteigšos ar šo apgalvojumu, bet pārstāja sava profesionālā karjera gaitas. Tas ir viens cits kā Kaspars Daugovičs. Kas ir? Čau! Čiekurs, tapīrs, kā vēl? Nu, bet Daugavs, Saule pērkons, Daugoviņš jau tas ir folklorā iegājies. Un, Ritīgi, kā tu par to jūties, ka tiešām no šo te Mārtiņa Brauna sakomponēto Latvijas, es nezinu, vienu vai otru Latvijas himnu, kad dziesmas sāk lielajā estrādā, joprojām man klausoties vienkārši šermuļu un tirpiņas pārņem ķermeņu. Un tagad tu esi Kaspars Daugoviņš, Saule pērkons, Daugoviņš. Nu, man vairāk Daugavu laikam patīk. Es jau uz Kaspars reti, kad atsaucos, man liekas, ka man draugu lokā vismaz pa Kasparu nav nosaucis neviens pēdējos gados, ka es visiem tuviniekiem es Daugavu. Tu esi skatījies, kā tu esi telefonos kontaktos ierakstīts? Nu, gan jau tāpatās. Es domāju, ka tas jau ir gadiem iegājies. Prieks tev redzēt, ka labā formā, labā izskatā, priecīgs, laimīgs. Kā tu jūties šobrīd? Forši pabūt mājās kopā ar ģimeni un tuviniekiem. Tā kā, jā, es darbojos, kaut ko jaunu pamēģinu savā dzīvē un es uzsācu arī mācības. Tā kā ir daudz izaicinājumu, bet es esmu tāds ļoti priecīgs par visu to nezināmo, kas priekšā vēl ir un kaut ko pamēģināt citu, ne tikai halle, treniņš, mājas, viesnīca. Tā kā tas tāds, man liekas, interesants posms turpmāk. Šeit mēs tevi redzam dzīvu, īstu, kāds tu patiesībā esi. Tu neesi nekāds noslēpums jau no seniem laikiem, ja par tādiem mēs varam runāt, bet, es domāju, lielākajai sabiedrības daļai, gan tu, gan arī tavas profesijas pārstāvji un citu sportu veidu pārstāvji, ir tādi, ka, kas te viņiem tur kājuši, paskaties, tur spēlē tur un brauc tur un slava tāda un uzvaras tādas, un tad, kad ir zaudējumi, tad, protams, kritika ir tāda, ja, bet, tā kā liekas, ka tāda, kārtīgākā piena, upes dzīve ar ķīseļa krastiem ir profesionāla sportista dzīve, bet kā ir patiesībā? Jā, es domāju, ka protams, kad ir arī lielākā daļa jau ir ļoti labi. Tu esi izvēlējies savu, hobiju kā darbu. Un man tas hokejs no mazas kājas jau vienmēr ir paticis un patīk vēl joprojām. Un bija iespēja izceļot pasauli, izbraukāt dažādas valsts, iepazīt foršus cilvēkus, kas nāk komplektā ar spēlēšanu komandā. Bet jā, ir daudz, ko tu esi dzīvē ziedojis, lai to darītu, tā augstā līmenī. Vienmēr hobija līmenī to var darīt mājās un spēlēt gan entuziastos, bet ja tu vēlies sasniegt kaut kādus rezultātus un tiešām cīnīties par
sasniegumiem savā personīgajā karjerā, tas ir tiešām tas, ko daudzi neredz. Tā ir pilnīga ziedošanās sportam. Ģimene tiek pakļauta tavai dzīvei pa lielam, kas ir bijis gadiem. Un, ir daudz tādi grūtie brīži bijuši, sākot no bērnu hokeja līdz pat profesionālam hokejam, kad ir nācies dzīvot vienam projām. Un arī tagad tas lēmums bija, teiksim, tā daļai ar to saistīts, ka tu esi prom 3 gadus bez sievas, bez bērniem ārzemēs un satiec viņus tikai skolas brīvlaikos pa lielam, kad meitai nav skola. Cik ilgi tu izvalc? Tas ir tāds jautājums. Katram tā ir sava vieta. Ir tik daudz tādi, protams, blakus apstākļi, no kā tas ir atkarīgs. Pilsēta, kur tu spēlē komandas biedri un turpinot ar vadību komandā. Tā kā, ir daudz, ar ko jāiemācās sadzīvot sportistam. Un ar daudz ko jāiemācās, domāju, vairāk sadzīvot ģimenei ar tevīm. Bet es teiktu, ka, protams, ja ņem tādos lielos vilcienos, pats es to izvēlējos, bet es nevienu brīdi neesmu nožēlojis to. Tas bija foršs posms manā dzīvē, un atmiņas vairāk ir pozitīvas. Tā kā es cenšos skatītos uz pozitīvo. Izklausās jau viss ļoti superīgi. Ja? 100 punktu arī tētis Armands kaut kur televizorā tur augšā skatīsies, klausīsies, bet pateicoties viņam, ja, ka sākumā vecāki ved, vecāki maksā, pēc tam pārņem klubs, un pēc tam jau tev par to, par ko visu vecāki ir maksājuši, tev pašam sāk maksāt. Izklausās diezgan tā, ka mērķis varētu būt daudziem jauniem sportistiem. Jā, protams, lai nebūtu ilūzijas līdz tam profesionālam hokejam nonāk, es teiktu, varbūt 1% no visiem, kas uzsāk līdz tādai lielai naudas pelnīšanai augstā līmenī spēlējot. Un, laikam tas klasiskais teiciens, kur liela nauda, tur vairāk problēmas, tas arī ar to ir jārēķinās, jo aug prasības pret tevīm kā pret sportistu, kas nozīmē vēl vairāk ziedošanos sporta veidam, brīvais laiks arī tiek atņemts, jo tu gatavojies. It kā tu esi starpsezonā vasarā mājās, bet tavu visas domas ir iekšā jau gatavoties nākamajai sezonai, jo tev jābūt topā, lai tā teiktu, atbildēt par to, ko tu esi parakstījies. Ja tu esi noslēdzis līgumu augstā līmeņa klubā, tas nozīmē, ka tev būs tur jāparāda. Un it sevišķi mums latviešiem, jo mēs visur skaitāmies kā leģionāri, un tās vietas ir ierobežotas. Tā kā pie pirmajām problēmām, kur liela nauda, tur arī atradīs veidu, kā no tevīm atbrīvoties. Tāpēc tiešām ir sevi jāziedo, lai nenāk līdz visi tie side efekti, kas nāk sportā. Par tevi negribu salīdzināt ar citiem. Katrs jūs esat individuāls un personība, bet kā tu tiki galā, es gan nezinu, visu es nevaru tā kā pilnīgi apgalvot, bet vismaz tik daudz, cik ir stāstīts, cik ir redzēts, cik ir lasīts un cik es zinu, ka tev, teiksim, tāda kā zvaigžņu slimība, ka tagad ir tāds, viss jūra līdz ceļiem, ja, un lielie līgumi, lielās komandas ir pagaršots arī Nacionālās hokeja līgas ledus, kur vispār tur ir bērnu sapnis hokejisti nonākt šajā te mekā iekšā, ja. Bet tu vienmēr esi palicis tas Kaspars, kādu mēs zinām. Tu neesi salūzis attiecību, tu minēji šis te naudas izaicinājums kāre, piekritīsi, daudzus ir salauzusi. Nē, noteikti ir ļoti daudz tās lietas, par ko varētu runāt. Viens tur ir slava, otrs ir, ka tu pelni lielu naudu, tev gribās daudz dārgu mantiņu, kas bērnībā bija sapņos, rādījās tikai. Bet tajā pašā laikā, laikam jāsaka, ir vislielākais paldies vecākiem. Es domāju, ka vecāku audzināšanu un kā viņi mani audzināja kā cilvēku, nevis kā hokejistu, varbūt man ir noturējis tur, lai es nepārēju tajā stadijā, kurā tu liec kaut ko sevi augstāk par citiem. Man vienmēr ir bijusi, kā es saku, tētis vienmēr mācīja godīgam pret sevi būt. Ko tas nozīmē, katram tas drusciņi mainās, bet man bija vienmēr, kad respektēt cilvēkus, cienīt vecākus cilvēkus un ieklausīties un pievērst uzmanību niansēm.
Nu, un sports to papildināja. Es domāju, man paveicās arī bērnībā ar maniem treneriem, kas diezgan labi tādu disciplīnu iedzina kā sportistam, kad vienmēr nelikt sevi kā individuālu sportistu, jo mēs tomēr vienmēr bijām komandā, kad tavi komandas biedri un cilvēki, kas apkārt ir komandai, stafā, viņi ir jāciena, jo katrs atbild par to savu mazo darbu. Un tikai kopā to var kaut kādus sasniegumus panākt. Un es domāju, ka jā, tā lielākā daļa droši vien ir vecākiem. Plus arī man pašam vienmēr ir bijis tāds no bērnības, nezinu, kāpēc es biju taupīgs. Es negribēju, nebija tāds, kuram vajadzēja tur dārgākās lietas vai kaut ko. Man ir labi ar to, kas man ir. Un, jā, es gribu nodrošināt laikam savu ģimeni. Man tas ir svarīgākais. Es esmu uzņēmies lielu atbildību pret sievu, pret saviem bērniem, un tāpēc man nevajag dārgas mašīnas. Es vienmēr smējos, kad es spēlēju NHL, tad sotnieks man vienmēr pārmet, ka es braukāju ar Hyundai. Viņš teica, kā tu vari braukāt ar Hyundai, spēlējot NHL? Es teicu, tā mašīna no punkta A līdz punktam B aizved tikpat ātri kā tavējā. Un tad tās man nebija, tās materiālās vērtības man nekad nebija svarīgākās. Visā savā karjerā atsakaloties arī, varbūt ne par bērnu hokeju, bet par jauniešu hokeju, kur tu diezgan ātri jau tiki aizsūtīts vai tu aizbrauci spēlēt ārpus Latvijas robežām, un arī turpmākajā profesionālajā karjerā daudzās pilsētās, daudzos klubos, vai ir bijuši tādi sarežģījumi, lūzumi punkti, kas tevi ne tīri fiziski ir lauzuši, bet tīri garīgi, morāli, mentāli? Jā, noteikti. Pirmais pats brauciens prom no mājām, tā bija pabeidzot 9. klasi, jo tas bija mammas noteikums, jāpabeidz 9 klases, pirms es dodos prom. Es nokļuvu Krievijā, CSK sistēmā, kurā drastiski noteikumi, dzīve unikāli sliktos apstākļos bija. Un pa lielam arī hokejā negāja, jo sakrit tā, ka bija tas lockout gads, spēlēt tiku maz. Beidzās sezona, pateicu paldies par darbu, kaut gan līgums vēl bija uz vairākiem gadiem. Un tad es atbraucu mājās, un man bija tāds drusku izmisums, jo likās, ka tu esi te labākais, aizbrauci projām, un tur tu redzēji, ka tu vari mierīgi spēlēt, bet nāca klāt tā sportiskā virtuve, kur ārzemnieks, tad tur vienmēr skatījās un nelika sastāvā. Es biju tāds dziļās pārdomās vispār, vai turpināt spēlēt, jo man ļoti patika mācīties. Skolā es labi mācījos, un man tiešām bija, es jau runāju ar tēti, bet tētis beigās bija tas, kurš uzdrošināja. Viņš teica, ir jāpacīnās drusciņi tajos brīžos, kad paliek grūti, jo pa lielam es biju jau tā izlēms iet mācīties un veltīt visu laiku tam. Bet redz, kā dzīvē notika tā, kad bija Rīga 2000 komanda, Julijus Šuplers uzaicināja uz nometni. Protams, tur arī bija visādas sakritības, kas palīdzēja. Un tā es nokļuvu, tā lielajā hokejā. Tā sezona bija, kurā es gan mācījos, gan ļoti nopietni spēlēju hokeju, centos, trenējos, biju jauns. Bet klausīju visus tos uzstādījumus treneru un atradu arī savu to mazo nišiņu, kurā es varu pacīnīties un parādīt sevi. Un, tad jau man pēc tās sezonas bija vairāk skaidrs, ka es tomēr palikšu profesionālajā hokejā, bet ir tie momenti, kurā galvenais laikam nepadoties, jo grūtības jau mums visiem ir. Katram sportistam viņas ir. Un tāpēc svarīgi, lai ir cilvēki apkārt, kas arī to redz, izrunāties. Un man vienmēr tētis bija tāds padomdevējs, un pat arī vēlāk, jau NHL spēlējot, dienās, kad bija grūti, es tikai ar viņu sazvanījos. Man nevajadzēja daudz cilvēkus apkārt, bet ar viņu parunājot, man vienmēr radās tā iedvesma. Es saprotu, kāpēc es to daru, un arī tad nebija jādomā par tām problēmām. Tu vienkārši gaidi arī to, kas ir atkarīgs tikai no tevis. Tu esi bijis daudzās ģērbtuvēs, daudzās komandās. Kāda ir tā sajūta? Iztiepies sarājies, tev ir līgums ar jaunu komandu, un tu ienāc jaunā komandā kā jauniņais. Kā ir jāuzvedās? Vai tur ir kaut kādas psiholoģiskās spēles, vai vienkārši uzreiz es esmu viens no jaunās ģimenes locekļiem un aiziet?
Nu, pa lielam, jā, laikam tajā komandas sportā tev jāienāk. Nu, galvenais, ka tu esi normāls cilvēks. Nu, ir bijuši gadījumi, kad ienāk jauns spēlētājs un tur tagad es tās galvenais, visu veidosiet ap manīm. Nu, parasti tad sākās visādas vēl citas, nu, tāds vīrus, kā mēs arī izlasē runājām, ka vienam iemetās slinkums, tad jābūt ir 20 čaļiem apkārt, kas to slinkumu ātri nogriež, lai viņš neizplatās pa ģertu. Bet es domāju, ka lielākā daļa, nu, ar lielu pārliecību varētu teikt, ka ir normāli hokeisti, kuri saprot to, viņi atnāk, normāli uzvedās, un tas ir tā laika gaitā, tu jau visus iepazīsti arī, ja tu esi jaunā komandā atnācis, sākumā nezinu, tā dažus uzvārdus zini, tur superzvaigznes pārējos tu iepazīsti. Un nu, tev izveidojās labs kontakts, un tiešām tā ģērbtuve ir tāda drošības vieta katram, nu, vismaz hokejā, jā, tāda, kur tu jūties droši, tev apkārt ir komandas biedri, kas palīdz ar ikdienas problēmām. Nu, tā ir tā daļa no profesionālā sporta, ka nav tā, ka beidzās treniņš un visi izklīst pa mājām. Mēs tomēr tik daudz laika pavadam kopā, kad mēs viens otram cenšamies arī palīdzēt kaut kādās ikdienas problēmās, un arī tas ir jāpamana, kad ir kāds sportists, kurš ir drusciņi tāds sašļocis, nu, tu saproti, ka kaut kas nav labi. Un tad tu ar viņu aizēji izrunājies, paprasi viņam, vai kaut kas mājās noticis, vai kaut kas, nezinu, ar sievu sastrīdējies. Un, nu, tā ir tā foršā puse, kur nāk cilvēcīgās vērtības vairāk nekā sportiskās. Jo mēs esam dažādi hokejisti, viens labāks, viens drusku lēnāks, negribu teikt sliktāks, bet katram ir tā sava lomeņa un ir jāredz tās ikdienišķās problēmas, jo, ja mājās ir, tad arī viņas pārnesās vienmēr līdzi. Nav bijusi kaut kad tā, kā, nu, es nezinu, salīdzinu, ka jauniņais ienāk jaunā klasē, teiksim, ja, kad viss tā tikai nopēt, nu, ko tad tu tagad dari, nu, kas tad tu tā kā tāds esi, nu, mēs to tā kā, nu, nepieņemsim īstenībā. Nu, nav. Es tādus neatceros. Vismaz manā pieredzē nav bijis tāds gadījums, kur ienāk kāds ar tādu pārliecību, ka visa komanda viņu necieš no pirmās dienas. Es varbūt biju viens no tiem, kas izlasē ienāca ar tādu kaitinot visus veterānus. Bet tā bija, ko es teicu, tā mana niša. Es viņus mācēju izvest, un viņi nedomāja par hokeju. Un tad man bija vairāk iespējas hokeja laukumā kaut ko parādīt. Bet tagad tādi maz ir cilvēki, es domāju, ka visi saprot, un nu, sports arī attīstās, un es domāju, ka tās cilvēcīgās vērtības arī paliek svarīgākas, un sportisti paliek izglītotāki, jo ir iespējas mācīties, un es domāju, ka ar gadiem tas vispār būs diezgan forši. Cik viegli vai grūti ir būt nesalaužamam laukumā, jo jūs jau pieredzināt, tīpaši spēlētājs pie uzvarām. Gan par izlasi runājot, gan individuāli par klubu līdzjutējiem, savējiem. Nu, zaudētāji īsti atklāti, nu, baigi nevienam nepatīk. Un kā ar šo ir ritīgi sadzīvot tajā profesionālajā sportā, ka, jā, tu zini, tu spēlē dēļ sevis, tu spēlē dēļ emblēmas, kas tev ir uz krūtīm virsū, bet arī aiz daudziem tūkstošiem skatītāju, kurus tā kā negribās pievilt, bet nu, ir nācies. Jā, nu tā ir tāda droši vien grūtākā daļa, jo nu, mēs ļoti labi saprotam, kā sportisti, ka mēs spēlējam par savu pilsētu, kur mēs pārstāvam. Un, nu, ja mēs slikti spēlējam, tie cilvēki negrib nākt skatīties. Tas nozīmē, ka mums arī darbs varbūt nebūs kādu dienu, ja beigsies skatītāju atbalsts. Bet nu, pa lielam ir tā, ka nu, komandā ir treneri, vadība, un viņi uzņemās to kā, lielāko nastu, atrast to veidu, jo nu, ir bijušas sezonas, jā, kad ir tādi kritumi baigie, bet tur galvenais laikam ir kaut kāda tāda pieredze treneru, kuri māca salikt to puzli, lai sāk parādīties tās uzvaras. Nu, mēs visi gribam uzvarēt, lai cik tas drastiski būtu nu, sportā. Tas ir svarīgi, un jā, nu, ar gadiem paliek vieglāk, bet tajā pašā laikā, kad tu skaties uz apakaļ, nu, ja tev nav bijuši nekādu tu laikam līdz tam galam nemaz netiec īsti, jo nu, noēd, jo nāk visu laiku jauni džeki iekšā, konkurence. Nu, visi, nu, Kanādā ir tāds teiciens, ka visi mīl uzvarētājs.
Tāpēc tēti, kas ir sudraba medaļa, mēs nezinām, mēs esam kanādieši. Jā, tas noteikti ir viņiem tāds asinīs, un viņi ļoti to skatās. Arī man dzīvē bija paveicies spēlēt tajā pašā NHL, tāpēc, ka mēs Farmklubu uzvarējām kausu, Kalderkausu, un uzreiz bija 11, 12 spēlētājiem dot iespēju pēc tam NHL sev pamēģināt. Un tas ir tāda grūtā daļa sportā noteikti. Bet, kā es saku, tur ir jābūt apkārt līdzīgi domājošiem cilvēkiem, lai to visu uzlaustu, lai nelaistu negatīvismu iekšā. Jo lielākā daļa jau sporta līdzjutēji, viņi nav piekasīgi vienkārši tāpat. Viņi kaut ko redz, ka kaut kas nav komandā. Tās baumas arī un visi komentāri apkārt rodās no tā, ka tiešām, ja tur komanda katru spēli zaudē 1-9, bet iepriekšējā gadā tie paši čaļi visu laiku vinnēja, tas nozīmē, ka kaut kas nav komandas iekšienē. Tad sākās tās runas, un galvenais neielaist to ģērbtu, bet atrast veidu, kā kopā sadoties rokās un salauzt to gaitu. Un, tā bieži ir, kad komandas zaudējot 15 spēles pēc kārtas, knapi tiek iekšā playoffos un pēc tam vēl uzvar visu sezonu. Jo es arī daudz spēlētājiem, kad biju Slovākijā, teicu, tā kā viss iet labi, tās nav tās sezonas, ko visi atcerās parasti. Vislabāk atmiņā paliek tās sezonas, kad bija baigi smagi un grūti, ka tu nokritis uz ceļiem, bet tu atradi veidu, kā piecelties, iziet, uzvarēt, un beigās tās ir tās atmiņas, kas veido tevi kā komandu, kā individuāli mūsu kā personības nesalūst grūtajos brīžos. Bet pa vienam to nevar izdarīt, teiksim tā. Cik ir svarīgi vai nav svarīgi atļauties un būt arī ritīgi spēcīgam spēlētājam dzelzs vecim laukumā, bet arī vājam kaut kādos brīžos. Tu jau pieminēji par to pašu, ka tev diezgan liels slogs bija arī pēdējā klubā, kur tev nācās būt ne tikai par vienu no vadošajiem spēlētājiem, bet arī tādu ģimenes cilvēku, kurš gāja un runāties un diezgan daudz savas enerģijas tērēja uz lietām, varbūt, kurām to nevajadzētu tērēt, bet tādā veidā tu cēli to komandas garu kopā. Jo atkal jau visi lielākoties līdzjutēji redz jūs nesalaužamus, no cita materiāla taisīt, kaut gan tie paši muskuļu kauli un āda vien ir. Ja? Bet atkal tas vai vājums sportā, vīrišķais vājums ir pieļaujams. Jā, es no tā neesmu baidījies. Es jau runāju jau vairākus gadus. Man pašam bija spēlējot Krievijā, vēl KHL laikos, ne no kā, sākās paniklēkmes. Tā diezgan drausmīgi, kad likās, ka bail bija iet gulēt, nevarēja aizmigt mēnešiem. Es ar to cīnījos. Man pat komandas dakteris sēdēja blakus gultā, jo tad es jutos normāli un es nebaidījos viņam prasīt atbraukt pie maniem uz dzīvokli. Es biju viens tur palicis. Protams, ar laiku es sapratu, no kā tas sākās. Tad savu ķermeņa studēšanu arī, jo tas bija drausmīgs periods. Bet es par to runāju, es nekautrējos, es prasīju komandas biedriem, varbūt kādam tas ir nodevis. Atradu vienu, kaut gan, ja nebūtu prasījis, domāju, neviens arī nezinātu. Viņš man pastāstīja par savu pieredzi, man palika vieglāk. Tā es biju ar psihologu parunāt, palika vieglāk. Un tā es uzvarēju tās savas paniku lēkmes, un par to runāju arī ar žurnālistiem. Un pēc pāris gadiem bija arī Latvijas izlasē spēlētājs, kurš pienāca pie maniem izrunāties par šo tēmu, kas viņam bija. Ja mēs jau arī visu nezinām par saviem komandas biedriem, bet ja izrunā tās lietas, tad arī nākamais zina, kam prasīt vērsties pēc palīdzības tādos brīžos. Un no tā nav jākautrējās. Man liekas, ka mums tik daudz ir uzlikti tie pienākumi tajā sporta laukumā, ka mēs pat netiekam galā ar, viens ir ar hokeju, bieži netiekam galā, bet vēl jau ir arī cita dzīve ārpus tā hokeja. Ir reāli ģimenes dzīve, sieva, bērni, ģimenes vecāki, kas var būt ļoti ietekmējuši faktors. Un vai mēs esam dzelzsvīri, mums tas uzskats ir tajā laukumā uzlikts. Tās 2 stundas mēs pārvēršamies par viņiem, bet beidzās spēle un sākās realitāte. Es domāju, ka tas ir svarīgi runāt, un, kā es teicu, vienmēr ir, ja komandā tie pieredzējušie spēlētāji, tie ir parasti tie, kas redz to, un tas ir jānoķer ātri, kamēr tas ir tikai sākuma posmā, jo
Ir bijuši daudz dažādu gadījumu sportā ar spēlētājiem, bet vismaz no manas pieredzes teikt, paliek mazāk, jo tiešām daudzi runā, paliek vairāk sporta psihologi arī, kas palīdz, ja kādreiz, teiksim, tad 2 paudzes iepriekš beidzās karjera, liela daļa vai nodzērās, vai tad tagad to gandrīz var neredzēsiet vairs sportā. Jo pirmkārt jau karjeras laikā, var teikt, neviens nelieto alkoholu, jo viss ir aizgājis tik profesionāli, un tas sports paliek drastisks pret sportistu, ka tu vienkārši to nevar apvienot. Un, kā es teicu, arī izglītība ir liels faktors. Spēlētāji, vispār sportisti paliek daudz izglītotāki, jo ir iespējas apvienot gan karjeru, gan mācības. Ja tā kā es sāku ceļot pa pasauli 20 gados, tas vispār nebija izdarāms. Nebija tālmācības. Man visu vidusskolu nācās pat pabeigt tā mēneša laikā, atbraucot mājās. Bet tagad to visu var, un tomēr tajā izglītībā ir daudz interesantas lietas. Es pats uzsāku mācības pirms pāris nedēļām, un es jau pirmajās lekcijās daudz ko interesantu un tādu, kas varbūt pietrūka brīžiem spēlējot, uzzināju par sportu. Tu jau pieminēji to arī, to iepriekšējo paudzi, pirms vairākām paudzēm. Tad tas mūsdienu, šīs dienas, teiksim, tas kopējais hokejista, dzelzs vīra, spēcīgā, nesalaužamā čaļa tēls tomēr ir citādāks nekā agrāk. Jo agrāk īsti kādam tur pateikt, ka tev panikas lēkme bija, man liekas, ka tur parādi ir durvis, ja saņemies, ja nesaņemies, tad nāk nākamais. Bet ka tagad tomēr tas ir labi īstenībā, ka runā un nekautrējās runāt. Kaut gan es pieļauju, ka vēl joprojām ir daudzi, kuri kaut kādu apsvērumu dēļ neatzīst kaut ko, ka nav labi, patur sevi un neiznāk ārā ar tām savām problēmām. Jā, varbūt viņi neiznāk ārā ar tām problēmām. Teiksim, komandā varbūt kāds tur kautrējās, viņam varbūt viņš ir uz robežas, būs sastāvā vai nē, un viņš negrib, lai treneris uzzina. Bet es teiktu tā, ka tagad ir tik daudz pieejams ārpus komandas, ka komandā pat neuzzināt. Ja man prasītu, ir daudz psihologu Latvijā, kas strādā gan ar sportistiem, ir tie sporta psihologi, bet ir jau arī parastie psihologi, ar ko var aiziet parunāties. Un es domāju, ka tur daudz var savilkt kopā to sporta dzīvi ar savām ikdienas problēmām, ar ko tu cīnies, un daudz ko ieteikt. Ja tu kautrējies savā komandā, tad aizēj vismaz kaut kur, jo to informāciju neviens neizplatīs. Bet es domāju, ka lielākā daļa tie komandu veterāni parasti redz. To var just un redzēt, ka kaut kas nav labi ar spēlētāju. Nav tā, ka pēkšņi tu labi spēlēji, un tad tev ir tāds mēnesis, kurā tu nāc jau uz treniņiem, tu nerunā, tu esi kluss, tu tā kā ar līkumiņu ej. Tu pieminēji to savu pieredzi ar savu komandas psihoterapeitu, psihologu. Kāpēc tu viņu uzrunāji? Kāpēc tev nebija bail? Kāpēc tu par tādu soli izšķīries, lai saprastu, kas ar tevi nav kārtībā? Man bija vienkārši grūti. Es biju projām, tas bija tāds lielā hokeja sākums arī Ziemeļamerikā. Tur mums, protams, tas ir augstākais līmenis hokejā, un tur bija viss pieejams. Bet viņš bija uz vietas pieejams. Es zinu, ka viņš nestāstīs trenerim. Tā kā arī es biju jauns, gāju cauri tādiem viļņiem. Liekas, ka varētu labāk, un tu dari, bet nekas nesanāk. Un es vienkārši aizgāju izrunāties ar viņu, un viņš daudz kaut kādas niansītas ieteica. Viņš saka, tu nevari kontrolēt visu savā dzīvē. Ir kaut kādas lietas, kas nav atkarīgas no tevīm, ko tu nekā nevarēsi ietekmēt. Vienalga, cik tu trenēsies, ir vienkārši tādi faktori. Un viņš par to pastāstīja. Un tad man bija vieglāk, ka es gāju, koncentrējos uz to savu darbiņu, ko es varu izdarīt kārtīgi, treniņos pievērst uzmanību, tur niansēm, detaļām. Un tālāk jau vai būs vai nebūs. To labs treneris pamanīs, ka tu strādā slikts, varbūt nepamanīs. Tā ir tā grūtā daļa, kas vienam tiek vairāk, un viens var sākt sūdzēties, viens vienkārši turpināt darīt un gaidīt savu iespēju. Un tā es tā iemācījos, runājot ar viņu arī, kad ir jākoncentrējās uz to darbu, ko es varu treniņos izdarīt,
Un tad ir ārpus treniņi, ir jādzīvo un jāpriecājās ar sevi kopā ar komandas biedriem. Tad es vēl nebiju precējies, bet tas arī ir jāmāk nošķirt drusciņ tā sporta dzīve, kad tu aizej mājās un pavadi laiku kopā ar ģimeni un draugiem. Jāmāk ir arī atpūsties no smaga darba, jo visu laiku jau smagi strādāt, tu sevi iedzen tajās problēmās. Kāds tu esi tētis un vīrs savai brīnišķīgai sievai? Spēcīgs tāds pats kā laukumā, vai atļaujies būt arī vājš un kādreiz ļaut, lai tev meitenes make-up uzliek un tu sapini bizes viņām un pie kādas romantiskas filmas arī paraudāt? Noteikti, jā. Meitenes manējās visa naga vienmēr ir uzkrāsota. Ir bijis tā arī, ka uz treniņu aizēja kodam uzlīmēm uz pieres un uzkrāsotiem nagiem un ar bizīti matos, bet tas jau ir normāli. Tad arī tev komandas biedri redz, ka tev mājās viss ir labi, kad tu esi atvērts. Un, jā, protams, ir bijuši arī tie grūtie posmi, kad tu neesi mājās. Bet es vienmēr centos būt vienkārši es mājās. Sieva jau redz, ka tu esi sagurs, baigi tur nebraucam tagad katru dienu uz tirgu, kad ir pusnakts nav gulēta. Bet tā ir tā kaut kāda miedarbība, kas ir vienkārši ģimenes dzīvē ir normāli, kad ja kāds ir sagurs, tad otrs paņem uz sevīm, kad otram ir, tad tu paņem uz sevīm vairāk. Un ar bērniem, protams, ir jāpavada laiks, lai viņiem tās atmiņas veidojās ar tevi kopā. Jā, ir tā, ka vienīgie, kur atcerēsies, ka tētis savu laiku ir daudz strādājis, ir bērni. Es zinu, ka mēs esam skatījušies gan Čaļu LTV sižetu par pēdējo atvadu spēli. Es nezinu, cik ir tev viegli vai grūti joprojām to tā kā patīt, bet man, protams, grūti to ir iedomāties, bet es to varu iedomāties, un es negribu lietot vārdu pabeidzas vai noslēdzas, bet kaut kāds ļoti, ļoti tuvs, mīļš, spēcīgs, faktiski dzīves posms, un es nelietoju vārdu noslēdzas vai nobeidzas. Jā, bet kā līdz tādam lēmumam? Tas arī ir tādā ziņā bijis. Man jau arī likās, ka es varēšu spēlēt vēl gadiem, un tā kā fizika atļauj, bet redz, tu nonāc tajā situācijā, kurā tu saproti, ka tieši tajā momentā, tajā situācijā, kur es biju, ka es sevi jau tādā tā kā piespiedu kārtā to darīju. Es vairs negūvu tas, kur es esmu vislielāko baudu guvis, tas ir vienkārši no tā, ka es biju hokejists, no bērnības. Man tas bija numur viens tā kā sev uzstādījums, ka es nekad neaizmirsīšu to sākumu, kāpēc es spēlēju hokeju. Tas bija man hobijs, kas man sagādā nenormāli daudz prieka. Tad arī, kā mēs runājām, kad bija tik daudz tie apstākļi, kad es vairs nevarēju koncentrēties savam tam priekam. Man bija jācīnās tur ar katru jaunietu komandā, kuram savi dēmoni bija, un es viņiem palīdzēju. Un tad beigās sanāk tā, ka es no tā visa drusciņi tā kā cietu. Un vienā brīdī es sapratu, jānoliek tad prioritātes, kas ir svarīgāk. Vai tad mocīties un novest sevi līdz kaut kādai tādai galīgai depresijai. Un es neesmu tas. Es sapratu, ka es lēnām eju uz to pusi, un es negribēju nonākt tur. Es tāpēc arī pieņēmu lēmumu. Es īsti varbūt nekonsultējos ne ar sievu, ne ar vienu. Es sapratu, ka tas ir tajā brīdī vajadzīgs. Es neko nenožēloju. Un mūžīgi nespēlēs. Bet man liekas, ka es esmu noderīgs šeit uz vietas savai sievai, saviem bērniem. Tā kā daudz grūtāk būtu, ja es būtu vilcis to karjeru, un tad tādā piespiedu kārtā būtu jāaiziet. Tad var nākt līdzi visi tie blakus apstākļi, kas ir dzirdēti gan ziņās. Ir alkoholisms, narkotikas, daudz ir redzēts un dzirdēts, un tas neesmu es. Tā kā es esmu tagad mājās, uzlādējis atkal savas baterijas, un tālāk jau, kā arī man Haris Vitoņš teica, ja ķermenis sagribēs spēlēt, tad viņš vienmēr var atgriezties un spēlēt. Bet vai tu varētu
turpināt spēlēt, ja tu būtu kaut kādā depresijā, diez vai. Tad tur tādā izmisumā sevi iedzīt, un tad no tā ciestu daudz vairāk cilvēki. Tagad es aizgāju priecīgs par to, ka es atradu to momentu, kurā es nepārkāpu tās savas uzstādītās robežas, kas man bija pavisam skaidrs vienmēr spēlējot. Bet tālāk jau nekur tu neesi aizgājis, un neaizies arī. Tāpēc arī es tālu neaizēju, tāpēc, ka es nenovedu sev līdz tai stadijai, ka man viss rieptos apkārt hokejam, jo es esmu redzējis, karjerā cilvēks, kas spēlē līdz tam brīdim, viņš sevi novedis ir tādā izmisumā, viņam skaisti palūdz paiet malā, tu vairs neesi vajadzīgs, un tad ir tāds vai kaut kāds iekšējs apvainojums, kad negrib savas zināšanas nodot nākamajai paudzei vai vispār uz hokeju, pat pa televizoru ir tādi cilvēki, kas negrib vairs skatīties. Man nav tā, es gribu darboties, man patīk būt apkārt komandai. Protams, tā sajūta, kas bija ģērbtuvē un būt kopā ar džekiem, 26 gadi pavadīts bija hokeja ģērbtuvēs, to var tikai iegūt atkal spēlējot. Bet apkārt būdams, tu tāpatās, tā ir tāda liela ģimene un tāda, teiksim, 80% no manas dzīves, kas ir nodzīvot uz doto brīdi, ir bijusi hokejā. Man tas patīk, un manai ģimenei patīk, manām meitām patīk hokeju, iet skatīties. Būsim tur un tāpēc es saku, tu kā nekur tālu neaizgāji un neaizies arī vēl ilgi īstenībā. Un es domāju, ka tās emocijas, ja arī ne kā spēlētājs, tad kā noteikti hokeja dzīves viens no vai veidotājiem vai treneriem, tu noteikti vēl izbaudīsi, un tas jau tas pats kaifīgākais. Noteikti, un arī gribās, kas ir tagad tāds foršs posms, ir, ka tu vari arī pamēģināt paralēli kaut ko citu. Jo pa lielam jau, kamēr tu spēlē profesionāli, tev viss laiks bija veltīts profesionālam hokejam. Tu neesi neko izdzīvē, labi, tu esi paceļojis tur pa pasauli, bet arī bija pārsvarā hokeja ceļojumu, un tad rētu reizi ar ģimeni kaut kur aizbraukt uz to nedēļu, un tajā ceļojumā tu jau plāno, ka tu atbrauks apakaļ, tu jau būsi treniņā. Tagad kaut ko pamācīties citu, kas nav saistīts ar sportu, es arī labprāt gribētu, jo tagad jau ir laiks arī atrast gan hokejam, gan kaut kam citam. Šobrīd Kasparam patīk vairāk būt Kasparam tētim, vīram, mājās vairāk, vai var patīt bišķiņ apakaļ Kasparam vairāk patika būt Kasparam hokejistam? Nē, man patīk būt vīram un tētim, jo noteikti es to tādā pilnā apjomā neesmu īsti baudījis. Bija pāris sezonas, kad mēs visi kopā bijām visu sezonu. Tas bija tāds ideālais plāns, jo tad tiešām bija baigi forši. Bet pēdējos gados nebija tā iespēja, tāpēc tagad es cenšos vairāk veltīt. Kaut gan tāpat jau tu esi hokejā daudz prom un sevi ir jānodarbina. Pilnīgi tā, ka mājās sēdēt ar, man liekas, drusciņi tas tā drastiski pret sevi un pret ģimeni, bet ir forši, darīt kaut kādas lietas, aiziet uz tiem meitas koncertiem, dejošanas koncerti, ir mazā spēlē kokli un aizbraukt uz bērndārzu, uz pasākumiem. Tā kā tās jau būs tās lielās atmiņas dzīvē. Hokejs, viņš bija unikāli un forši, bet mēs jau zinājām, ka viņš nebūs mūžīgs. Tā kā spēlētāja no viedokļa. Tā kā viens posms noslēdzās, un tagad var visādus posmus apvienot kopā. Bet, Kazīt, ir reāli tiešām, es klausos tevi un ir jābūt spēcīgam ne tikai fiziski, bet tā morāli un garīgi pieņemt šo te faktu un negluži gatavoties faktam, bet būt gatavam, ka šī diena pienāks. Jo, ir bijuši arī sarunas ar vairākiem citiem taviem čomiem, citiem hokejistiem, un ka pilnīgi tādā pārliecībā ir runāts, ka pēc hokejista karjeras beigām es nestrādāšu. Ka būs sapelnīts tik daudz, ka pārējā dzīve reāli tā kā rožu dārzs būs. Un kā ir šajā ziņā, teiksim, protams, ka mēs nesaucam oficiāli nekādus ciparus, bet piekritīs, ka lielie līgumi, labās sezonas pieradina arī cilvēku kā Kaspari, pie lieliem cipariem. Bet vienā dienā beidzas hokejs un beidzas arī ierastie lielie cipari. Kā būt gatavam šīm
kā turpināt attiecīgi ar veselu, saprātīgu galvu, ķermeni, saprātu to dzīvi bez tā, kas tev visu dzīvi ir bijis? Nu, tā īsti gatavs laikam nebūs neviens tā līdz galam. Nu, reti, kurš, protams, tur NHL superzvaigznes, kas tiešām nodrošina sev nākamos 100 gadus nestrādājot, bet tāpat neviens nevarēs nosēdēt mājās. Tas ir viens. Bet, nu, jā, nu, tā ir tā, kur es vienmēr konsultējos ar kaut kādiem cilvēkiem, ko es satiku savas karjeras laikā par atradu Paulu, kurš ar manām finansēm strādāja, izveidot kontaktu, ka tu sevi drusciņi jau sāc gatavot tam, ka beigsies tie lielie līgumi. Un darbu, nu, pa lielam, es vienmēr tāds ticētājs esmu, ja tu gribēsi strādāt un kaut kur nopelnīt, tu vienmēr atradīsi darbu. Galvenais ir gribēt un darīt kopā. Tā kā tas ar mani nebija tāds, nu, tā kā satraukums, bet vairāk ir, jā, nu, sevi jāaudzina. Nu, laikam, naudu jau viegli ir iztērēt, grūti ir sakrāt. Un, nu, tas ir tas, ko es ieteiktu visiem jaunajiem sportistiem, nu, uzbūvēt to savu bāzi karjeras laikā, lai it sevišķi ir tie lielie līgumi, lai tu esi jau nomaksājis kredītus un ka tev nav tādas piespiedu izmaksas, kas tiek sākumā alga vairs neienāk, bet tie maksājumi tāpat paliek. Tā kā tos rēķinus samaksāt, ja tev viss jau ir savs, nu, tā kā uzbūvēts, nu, to tu vienmēr atradīsi tādu darbu, man liekas, kur tu vari atļauties to savu dzīvi. Bet galvenais, jā, ir tie, lai nav kaut kādas sabūvētas mega villas, kuras pēc tam tu nevari turpināt maksāt, jo tad gan ir grūti. Es domāju, tas iedzen daudz sportistus. Es zinu, ka Ziemeļamerikā ir ļoti daudz šie stāsti, ko var paskatīties gan seriālos par NFL futbolistiem, kas no pirmā līguma, kad līgums ir 10 miljoni, nopērk māju pa 20 miljoniem, kaut gan tu vēl neesi nopelnījis viņus. Tas ir, jā, tad ir jābūt klāt ģimenei, kur ar iesaka, jo nu, vecāki jau, nu, mums vismaz Latvijā, nu, nav tā, ka mums miljonāri. Nu, vecāki arī gājuši savai dzīves skolai cauri, un man ļoti paveicās, ka man teica pie pirmā jau lielā līguma, teica visu laiku lietas malā kaut kur bankā nogulda to naudu, lai viņi vienkārši neiztērējās. Tā kā, jā, es ceru, ka visiem ir vismaz kāds viens gudrs, kas var apturēt tavas trakās idejas, bet ir arī jāpatērē tā nauda, lai tu izgaršotu to. Jā, nu, lai tu arī pabaudi to savu, jo, nu, ja tu pilnībā visu tikai krāsi un zeķē liks, tu jau nekad nebūsi izbaudījis tos savus darba augļus arī drusciņi. Jāatrod tas balanss, kurā tu neatsaki, nu, tā kā, jo tu tiešām smagi strādāji, lai kaut ko sasniegt un drusciņi sev palutināt arī vajag mācēt, jo to gan mēs ļoti slikti vispār latvieši, man liekas, mākam atrast veidu. Un, tā kā, jā, nu, galvenais sagatavoties, nu, būs drusciņi grūtāk varbūt, bet ja tu tam biji gatavs un to biji plānojis, tad gan paliek vieglāk. Kaspar, es saku tev milzīgi paldies, ka tu atklāji šo vlogu sēriju ar savu pieredzes profesionālā hokeista, Kaspara tēta, Kaspara vīra stāstu. Arī to, ka īstiem dzelzs večiem ledus laukumā nav kauna lieta nedaudz arī būt emocionāliem un atzīt, ka kaut kas nav kārtībā un meklēt palīdzību. Un tādējādi iedrošināt arī citus, jo mēs neesam nekādi pārcilvēki. Noteikti. Kā mums ies nākamgad Olimpiskajās spēlēs? Unikāli. Ar vai bez? Ar Latviju. Paldies tev.